Leļļu teātra nama vēsture Krišjāņu Barona ielā 16/18 nav aizsākusies kā būve speciāli teātrim. Nams ir būvēts 20. gadsimta 20. gados, piedzīvojis dažādas funkcijas, bet kopš 1945. gada šeit ir Leļļu teātra mājas. 2023. gadā noslēdzās nama modernizācija un pārbūve valsts nekustamo īpašumu vadībā. Šis nams ļoti labi iekļaujas Barona ielā, droši vien ar saviem lielajiem logu ovāliem, tur visu tālāko arī, kur ir jugendstils, namiem bieži vien manāms. Šajā namā bijusi pat tāda īpatnēja iestāde kā Latvijas mazais zooloģiskais dārzs. Un te mēs redzam tādu īpatnēju lietu kā ielūgumu, kā goda karti uz šo Latvijas mazo zooloģisko dārzu rakstniecei Aspāzijas kundzei. Ir šeit radies kinoteātris Radio Moderna. Nams ir pakauja veida, tur, protams, nav bijis tikai kinoteātris. Tā puse, kas ir vērsta vairāk pret Elizabetes ielu, tajā rindā ir vēl vesels lērums bijis maziņo, nekā saka, amatnieku darbnīciņa Daugavpilī. Kinoteātrī Kolizejs notika pirmā mūsu leļu ansambļa izrāde. 1944. gada 4. oktobrī lēma par Latvijas PSR Leļļu teātra dibināšanu. Rīgā vēl nebija iespēja atgriezties, bet toties sākās trupas aktīvas viesizrādes Latgalē. Un ja šo 50 gadu, pa kuriem, Leļļu teātris tika padarīts par tradīciju un par ļoti augstas klases tradīciju, un arī šodien mūsu Leļļu teātris ir labi pazīstams, ne tur, kur ir jāizbrauc. Mūsu Latvijas Leļļu teātris bija vienīgais visā Padomju Savienībā un visticamāk arī vienīgais visā Eiropā, kuri strādāja, kuri spēlēja izrādes dzīvā orķestra pavadībā. Ap 20. gadsimta 90. gadiem sākās ēkas remonti, kas nebija viegli, jo mainījās politiskā vara, valdīja ekonomiskais haoss, bet teātra tā laika direktors Valdemārs Dziedātājs rada iespēju ēkas remontdarbus veiksmīgi īstenot. Protams, netika kapitāli kā šajā brīdī, kāda ir šī reize, kad ir izrakts viss līdz pamatiem, kad celtnieks strādā sākot no pamatu stiprināšanas, beidzot ar visu pārējo. Ja? Leļļu teātra izrādes veidošana ir komplicēta, jo jārada gan sižets, gan pašas lelles. Pirmais darbu sāk mākslinieks. Mākslinieks, kas ir visai izrādē, ja? Kas gatavo skices, kas kopā ar režisoru strādā, lai saprastu, kādi tad būs tie leļļu veidoli. Tad skices tiek nodotas darbnīcās, tad tiek saprasts, teiksim, kādā sistēmā tie strādā. Vai tā būs marionete, vai tā būs cimda lelle. Ja? Un tad attiecīgi, tiek izgatavots leļļu skulptori, izgatavo leļļu galviņu, lellai galvu, ja? Un leļļu meistari, butafori, Jērbē, visi pārējie, tie visi strādā pie lelles izgatavošanas. Bet te izrādes veidošanas process sākas, aktieri nāk tikai tad kad jau ir, ar ko darboties. Pirmais teātra galvenais mākslinieks, kā zināms, mums ir Arnolds Burovs. Pirmkārt jau kā mākslinieks un vēlāk arī kā režisors, strādājot 20 gadus Leļļu teātrī. Viņš bija tas, kas pacēla Leļļu teātri ne tikai toreizējās Vissavienības, bet arī starptautiskos augstumos. Mūsu Leļļu teātri ir sākuši no sākta gala veidot cilvēki ar pietiekami lielu dzīves pieredzi un turklāt ļoti bezgalīgi talantīgi mākslinieki, kā Arnolds Burovs, kā Pāvils Šenhovs, kā skulptori Alberts Terpilovskis un Anna Nollendorfa, vēlāk režisori Tīna Herzberga. Valsts nekustamie īpašumi 2020. gadā sāka Leļļu teātra ēkas pārbūvi, projektā iekļaujot pilnīgu ēkas rekonstrukciju. Šobrīd patiešām var redzēt, kā ēka top atpakaļ. Ir divas tādas lielākas izmaiņas. Viens ir mazā zāle, kas tiek pilnībā pārbūvēta un iegūs daudz lielāku apjomu, jau ar pieeju arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tā vieta, kur bija muzejs, viņa pārtop par vēl vienu zālīti, kas būs domāta vairāk tādiem mēģinājumiem, es domāju, jaunajiem māksliniekiem un izrādēm bebīšiem. Mums būs nākošais gada izrāde
kas ir domāta tieši vājdzirdīgiem cilvēkiem, vai pēc tam, pēc kāda gada, teiksim, vājredzīgiem cilvēkiem, kad mēs aptveram šīs cilvēku grupas un parādam, ka mums viņi ir nozīmīgi. Latvijas Leļu teātrim ir tas bonusiņš, ka mēs mākam strādāt gan tā kā ar visām pieejamām formām. Mēs patiešām ļoti lielu vērību piegriezīsim tam, lai mums parādās izrādes vecākiem par 12 gadiem. Tā es to nosauktu. Katru sezonu mums būs kāda izrāde pieaugušajiem. Šobrīd mums veidojās foršas sadarbības gan ar Kaunas teātri, gan ar Viļņas teātri. Valsts nekustamo īpašumu vadībā Latvijas Leļu teātris ir ieguvis atjaunotas, radošas telpas. Šī projekta realizācijā ēka ir ieguvusi ne tikai estētisko, bet arī tehniskos uzlabojumus. Esam uzlabojuši pamata stiprību, nesošās konstrukcijas, esam atjaunojuši jumta segumu, un šī projekta realizācijā arī veicām būtiskus energoefektivitātes uzlabojumus. Faktiski šī ēka būs par 50% energoefektīvāka nekā tā bija pirms rekonstrukcijas. Ko tas nozīmē? Ka lietotājiem samazināsies rēķini par apkuri, un šos līdzekļus varēs ieguldīt citās teātrim vajadzīgās lietās. Un tas viss bija iespējams pateicoties valsts nekustamo īpašumu komandai sadarbībā ar būvnieku, autoru uzraugiem, arhitektiem un lietotāju. Ēkas pārbūves arhitekti soli pa solim rūpīgi plānoja atjaunošanas projektu. Oriģināli tā bija domāta vispār tā kā fasādes renovācija un siltināšana, bet, kā jau var redzēt, projekts izvērtās daudz apjomīgāks. Fasādes risinājums, tā kā mēs esam vēsturiskā centra aizsardzības zonā, arī jau nosacījums projektēšanas laikā bija, ka fasāde ir jāmēģina saglabāt maksimāli tāda, kā tā ir bijusi. Pārējā ēkas daļa ir diezgan sarežģīts tāds risinājums. Varētu teikt, ka ēka tiek siltināta no iekšpuses. Šajā telpā bija vienīgie 2 logi, kas bija ar oriģinālu ģeometriju, teiksim tā. Un pārējie logi iepriekšējo renovāciju laikā, tā logu ģeometrija bija, teiksim tā, izķēmota nedaudz, un viņi bija tādi tā kā nedaudz spicāki uztaisīti, kas negāja kopā ne ar vēsturisko, ne ar šiem logiem, un līdz ar to mēs visiem logiem esam atgriezuši oriģinālo ģeometriju. Objekta būvniekiem nācās piedzīvot nopietnus izaicinājumus. Mēs saskārāmies ar nebijuši manā praksē, strādāju pār 15 gadus, inflāciju, un bija tie lēmumi ātri un sarežģīti, un jāpanāk bija dažādas vienošanās. Ēka ir diezgan sarežģīta, jo viņi ir, kā mēs redzam, visur apkārt, jūs redzat, viņi ir no vairākām daļām sastāv, viņi vairākās daļās ir celta, un pat cik šis ir energoefektivitātes pasākums, ļoti daudz risinājums nācās pārstrādāt, atverot konstrukcijas, skatoties tieši no energoefektivitātes. Es uzskatu, ka diezgan veiksmīgi esam tikuši ar to galā. Mēs jutām, ka šī ēka un šī vieta ir vajadzīga gan pasūtītājiem, gan lietotājiem, gan visticamāk arī mums valstī kā kultūras objekts. Tad šie jautājumi tika risināti un gala beigās arī atrisināti. Paldies visām iesaistītajām pusēm par labi paveikto darbu.